Trīs Meldera meitas by Ansis Lerhis Puškaitis. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Trīs Meldera meitas by Ansis Lerhis Puškaitis. Reiz kādam melderim pietrūcis ūdens. Kādu dienu viņš sarunājās ar citiem melderiem un saka: ja man ūdens gadītos, tad es atdotu nezinu ko. Bet velns aiz loga stāvēdams atbild: dod man to, kas ārpus durvīm, tad ūdens būs. Kas tad tur var būt, ņemi, melderis atbild. Bija gan kas. Meldera vecākā meita, tajā brīdī bija iznākusi sētas vidū. Velns paņem meitu un to aiznes. Otrā rītā ūdens pilns ezers. Mājā velns meitai iedod zelta ābolu un nosaka tā: visur tu vari iet, tik šinī vienīgā istabā neeji. Otrā dienā, kamēr velns nav mājā, meita nevar nociesties istabu neredzējusi. Viņa paver durvis un domā mazliet paskatīties. Bet ieraudzījusi lielu asins mucu, tā ļoti sabīstas, un zelta ābols pļunkt asinīs iekšā. Pārnāk nu velns mājās, tas tūlīt, lai parādot zelta ābolu. Ko nu rādīs, kad nav? Par to velns sadusmojās un nokauj meitu. Melderiņim tūliņ atkal ūdens pagalam. Pēc kādām dienām melderis saka citiem: tavu brīnumu, kā man ūdens aptrūkās. Ja ūdens gadītos, tad atdotu nezinu ko. Velns aiz loga stāvēdams atbild: dod man to, kas klētī, tad ūdens būs. Kas tad tur var būt, ja klēts aizslēgta? Ņemi, melderis atbild. Bija gan kas. Meldera vidējā meita brīdī bija aizgājusi pēc miltiem. Velns paņem meitu un to aiznes. Otrā rītā ezers pilns. Mājās velns meitai iedod zelta ābolu un nosaka tā: visur tu vari iet, tik šinī vienīgā istabā neeji. Bet kamēr velns nav mājās, meita paver durvis, ierauga asiņu mucu, sabīstas un netīši iemet zelta ābolu asiņu mucā. Velns nogalina arī viduvējo meitu, un melderim ūdens atkal pa galam. Pēc kādām dienām melderis saka citiem: brīnumi gan, kā ūdens aptrūkst manā ezerā, tā aptrūkst. Ja nu reiz varētu ūdeni uz ilgāku laiku dabūt, tad atdotu nezinu ko. Velns aiz loga stāvēdams atbild: dod man to, kas mēslinīcā, tad ūdens būs mūžam. Kas nu mēslinīcā var būt, ņemi? Bija gan kas. Meldera jaunākā meita tai brīdī bija iznesusi mēslus laukā. Velns paņem meitu un to aiznes. Otrā rītā ezers pilns kā bļoda. Mājās velns meitai iedod zelta ābolu un nosaka tā: visur tu vari iet, tik šinī vienīgā istabā neeji. No rīta velns aiziet, meita domā: tādu jauku ābolu var visu tā brucināt, jāieliek gultā pagalvī. Bet pag, kas tanai istabā varētu būt? Nekas, kamēr viņš nav mājās, varu paskatīties. Meita atver durvis un nejauki nobīstas, jo ierauga lielu asiņu mucu un blakām abas māsas nokautas. Viņa aizcer durvis un nesaka nekā. Pārnāk velns, lai parādot ābolu. Šī parāda. Tas labi, velns saka, paieskā man galvu. Šī ieskā un atrun uz galvas divas lapiņas. Kas tās par lapiņām, meita jautā? Tās tu neaiztieci, viņas man vajadzīgas. Ja to vienu lapiņu nokautam cilvēkam uzliek uz sirdi, tad tas atdzīvojās. Un ja tai otrā lapiņā iespļauj un kaut ko saka, tad lapiņa atbild, kad arī pats tur tu klāt nebūtu. To dzirdādama meita, nu tīšām ieskā galvu, kamēr velns aizmieg. Tagad tā viegli atkasa lapiņas un iebāž kabatā. No rīta velns atkal taisās aiziet. Meita saka: tu nezini, cik es šodien slima esmu. Ja tu vakarā pārnāci, tad nemodini mani augšā. Ja 3 dienas cietā miegā nogulēšu, tad būšu vesela kā rutkis. Jā, velns atbild un aiziet. Līdz ko ne velns projām, tā meita aizliek tajā istabā iekšā, uzliek māsām velna lapiņu uz sirdīm un atdzīvina abas divas. Pēc tam tā paņem bērza bluķi, apģērbj to cilvēku izskatā, ieliek tad gultā, labi nosedz un iespļauj tai lapiņā, kas runā, sacīdam tos vārdus: vēl esmu slima, vēl nemodini.
Tagad visas trīs piegrābi labas kulis ar velna naudu. Paliek mazo lapiņu atbildētāju pagalvī, un tad mudīgi aizbēg uz tēva mājām. Vakarā velns pārnākdams domā: šovakar vēl nemodināšu viss, bet rītā tad lai tik ceļas augšā. No rīta velns sauc: celies augšā, vai vēl esi slima? Vēl esmu slima, vēl nemodini, lapiņa atbild. Vakarā velns atkal sauc: celies augšā, vai vēl esi slima? Vēl esmu slima, vēl nemodini, lapiņa atbild. Tie ir nieki, tev tagad jāceļas. Velns uzbļauj un pieskrien modināt, bet atrun tik bluķi. Ak, kā tas spļāva, kā tas gānījās, tomēr viss velti. Dusmās velns domā sagrābt bluķi, un tu nezin, kur aizlaist, bet nekā, spēks pa galam. Nu grābi ar vienu roku pēc lapiņām uz galvu, grābi ar otru roku, bet kas deva? Nu ieskrien aizliegtajā istabā, skatās, meklē, nokautās pazudušas. Beidzot ieskries arī naudas istabā. Nauda gandrīz visu pagalām. To redzēdams velns sakampja galvu un aizskrien pie citiem velniem spēka meklēt. Bet citi velni smiedamies atbild: kur tu ķēmis, nu vairs spēka dabūsi? Ja reiz lapiņas no galvas norautas, tad spēks uz mūžu pagalām. Tik Melders bija laimīgi. Tam ūdens vairs netrūka, un ko meitas pārstiepa, pietika uz gadiem. End of 3 Meldera meitas by Anses Lerches Puškaitis.